Dažādi ziņu kanāli vēsta, ka sākot no šī gada 6. janvāra Baltkrievijas iedzīvotājiem liekta pieeja jebkādām ārvalstu interneta mājaslapām, kas nav reģistrētas Baltkrievijā. Līdz ar to iedzīvotāji turpmāk vairs nevarētu izmantot arī tik iecienītas interneta vietnes kā Google un eBay. Tomēr realitāte kaimiņu valstī ir pavisam cita. Да, что такое слышал, но почему я должен себя ограничивать? Давайте сейчас попробуем, получится ли. Давайте я зайду, вот у меня есть на немецкой страничке Давай. email адрес. Ну, уже видно, что вы зашли. Да. Можете открыть какую-то информацию? Сейчас. Или вас сейчас заблокируют? Ну, как бы вот вся моя почта, никаких проблем. Jaunais likums galvenokārt skar valsts iestādes, kā arī interneta vietņu turētājus. Likums paredz, ka ierobežojumi galvenokārt attiecas uz valsts iestādēm. Informācija, ko tās ievietos internetā, tiks pārbaudīta, lai tajā neatspoguļotos ekstrēmismu vai pornogrāfiska rakstura saturoša informācija, vai arī kāda cita veida informācija, kas ir aizliegta ar likumu. Šīs izmaiņas skan kultūras, izglītības un veselības aizsardzības iestādes. Līdz ar to arī turpmāk ik viens Baltkrievijas iedzīvotājs var iepazīties ar notikumiem Latvijā un apmeklēt arī citas ārvalstu interneta mājaslapas.